Ja šobrīd jums ir aktuāli jautājumi par to, kādu iebūvējamo risinājumu izvēlēties jūsu samazglā, tad došu jums praktisku padomu, kā izvēlēties produktu, kas ir ne tikai ērts, bet arī ilgmūžīgs. Tātad iebūvētās sistēmas tad ir poda rāmi risinājumi, kas dod iespēju mums iebūvēt sienā rāmi, kas nav redzams. Ir redzams tikai pods un taustiņš. Tas, kas cilvēks parasti satrauc, ir tas, ka tam nekur nevarēs tikt vairs klāt, ne mehānismiem, ne skalošanas mehānismiem, ne pieplūdes mehānismiem, un tad īsti tā nav. Caur taustiņu šeit mēs tiekam klāt. Otra lieta, par ko cilvēki mēdz satraukties, ir, vai tas spēs noturēt lielu svaru. Tātad svars, ko šāds te mezglis spēj noturēt, ir līdz 400 kg. Groja šādu risinājumu ir patiesībā ļoti daudz. Rāmi atšķirās gan pēc augstuma, gan biezuma. Kā viens variants cilvēki grib iebūvēt poda risinājumu zem loga, kas ir salīdzinoši zems. Tad mums ir zems rāmis speciāli, kas paredzēts zem logiem, lai jūs varat iebūvēt, un tā telpa paliek izmantot. Savukārt šaurais rāmis būs ļoti piemērots kādā šaurākā vietā, kur ir jāizmanto nišā maksimāli maz aizņemot telpu, tad tur būs izmantojams šaurais rāmis. Tā skaitā ir iebūvējami risinājumi kā dušas rāmi, kas ir absolūts jaunums. Šeit mēs varam redzēt, kāds izstās. Nozarē tas ir pilnīgs jaunums, bet arī dušas rāmi šobrīd ir iebūvējami. Kā vēl viens iegūms ir atvieglot montāžu montāžniekiem. Šeit jau viss ir gatavs, nāk no rūpnīcas saprasēts un pārbaudīts ar spiedienu. Klienta iegūms savukārt ir mazāk virsapmetuma detaļas. Tātad šeit viss ir pamatā iebūvēts aiz sienas. Tātad mazāk daļas ir kromētās, kas ir jākopja vai kādas citas. Tad šeit ir tikai divas daļas, kas ir redzamas un kas ir jākopja. Viss pārējais ir aiz sienas. Stiprinās viņš ļoti vienkārši. Viņam ir tikai 4 punkti, 2 augšējie, kas pieskrūvējas ar skrūvēm, un 2 skrūves apakšā. Kas ir svarīgi zināt, uzstādot šo iekārtu? Mums ir jāzina grīdas pierāgs. Lai mēs zinātu, kāds būs poda augstums pēc tam, kad jūs saliksiet grīdu. Iespējams, mums būs siltāka grīda, iespējams, būs biezāks vai plānāks flīzes. Tāpēc uz rāmi ir speciāla atzīme. No tā mēs izreikinām, cik augstu mēs liekam rāmi. Šī ir nulles atzīme no grīdas. Tas ir ļoti būtiski. Viss pārējais ir ļoti vienkārši. Rāmi var stiprināt tādā klasiskā veidā, kā viņš tiek nostiprināts šeit. Taču var stiprināt viņu, teiksim, starpsienā. Reģipšu šo profilā iekšā, skrūvējot no sāniem. Vēl kas svarīgi, rāms ir samērā universāls. Ūdens pievada var būt no katra sāna, no kreisās labās puses, no aizmugures. Tāpat pogu risinājumi. Pogus var likt vertikāli, var likt horizontāli. Ir dažādi pogu veidi, modeļi, formas, krāsas. Tas viss ir pielāgojams katram cilvēkam, kāds ir vajadzīgs no konkrētās situācijas. Parādīšu, kā ar pogas taustiņu vietu mēs varam tikt pie visiem mehānismiem. Šeit ļoti vienkārši taustiņš paspērās uz augšu, aiz augšiņas ņemās nost, atvienojās no pneumatikas, kas nav mazsvarīgi. Šie mehānismi strādā uz gaisa pievadiem, tātad nav nekādas trosītes vai citas dilstošas lietas, šeit viss strādā uz gaisa. Ūdens atslēgšana mums notiek šeit, aizskrūvējam ūdens pievadu un droši varam atvienot pieplūdes mehānismu no ūdens pievada caurulītes. Tātad noskrūvējam augšējā daļu, pagriežot pret pulksteni rādītāju virzienu, nonāk augšējā daļa nost. Tālāk vienkārši mehānismu paņemam ar vieglu rokas kustību. Tikpat vienkārši ir izņemt ārā pieplūdes mehānismu. Pieplūdes mehānismu šeit nospiežās sviriņa, un viņš vienkārši pavalkās uz sānu, augšu, un šādā veidā izņemās ārā, un tad varam veikt apkopumu. Šeit redzam, kā viņi izstāsta pēc apmēram 3 gadu lietošanas. Es teiktu ļoti labi, īpaši apkopa šeit vēl nav vajadzīga. Taču, ja ūdens būtu sliktāks vai termiņš būtu lielāks, kādi, piemēram, 10 gadi, tad mēdz būt, ka viņš jau ir aizkaļķojies vai ar dzelzi pārklājies. Šos mehānismus var vienkārši apkopt, notīrot, nomazgājot un liekot apkaļ. Savukārt, ja kāda no šīm detaļām jau ir izgājusi no ierunas un ir pagājis ilgs laiks, tad jebkuru no šīm detaļām ir iespējams nopirkt atsevišķi un vienmēr nomainīt līdz pat 20 gadu termiņam. Salikšana apakaļ ir tikpat vienkārši kā izjaukšana. Tātad paņemam skalošanas mehānismu, liekam viņu iekšā, pa diagonāli iegriežam savā vietā, ņemam skalošanas mehānismu,
skalošanas mehānisms vienkārši iekšā jāpastum. Tad, kad skalošanas mehānisms ir ielikts, liekās augšējā pārpuldes daļa, uzliekās virsū un šī gadījumā pagriežas papulksni rājētā virzienā. Ja mēs ņemot nost pagriezām pret, tad šeit mēs pagriežam papulksni rājētā virzienā. Mehānismi mums ir ielikt apakaļ, atliek pieslēgt ūdeni. Kad abi mehānismi ir salikti apakaļ, mums atliek tikai pielikt taustiņam pneumatisko pievadu, vai tas darbojās. Visu rezumējot, kāda ir galvenie iegūmi. Tātad mēs varam pielāgot šo risinājumu katrai telpai, šaurai, zemai, gan bidē, gan podiem, gan izlietnēm. Kāda ir iegūmi? Tātad ilgspējība. Šos rāmis viņš kalpos ilgu laiku un detaļas būs pieejamas vismaz 20 gadus. Tas nozīmē, ka par šo var neuztraukties. Viņš kalpos, viņš būs pieejams, turēs tikt visam klāt, gan uztaisīt apkopi, gan pēc ilgāka laika, ko vajadzēs samainīt.